Mēs esam, neskatoties uz visiem šķēršļiem, panākuši, ka šodien mēs svinam šeit Latvijā, mēs pacelsim to pašu karogu, ko paceļ vēl 9 citās jaunās Eiropas Savienības valstīs, ko kopā ar mums citi paceļ savās zemēs. Mēs esam kļuvuši par Eiropas pilsoņiem. Latvija vienmēr ir bijusi Eiropas daļa, taču okupācijas dēļ tā nevarēja veidot savu nākotni kopā ar brīvām Eiropas valstīm. 2002. gada 13. decembrī Latvija saņēma uzaicinājumu iestāties Eiropas Savienībā. Tika organizēta tautas nobalsošana, ļaujot tautai izlemt, vai Latvijai ir jāiestājas Eiropas Savienībā. 2003. gadā, 20. septembrī, vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu, vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Un tā, Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts kopš 2004. gada 1. maija. Toreiz referendumā par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienības valstu saimei kopā piedalījās 71,49% no Latvijas balstiesīgajiem, par balsoja 66,97% Latvijas balstiesīgo. Šim balsojumam bija ļoti liela nozīme un ieguvumi nākotnē. Mums katram ir brīvība izteikt savu balsi, tāpēc šajā filmā Piecelies un nobalso mēs vēlamies jums pastāstīt, cik svarīgi ir būt aktīvam, piedalīties vēlēšanās, lai tava balss netiktu atstāta novārtā. Ko gan sniedz Latvijai dalība Eiropas Savienībā? Atvieglotu tirdzniecību starp citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī lielāku ekonomisko izaugsmu un stabilitāti. Un iespēja izmantot Eiropas Savienības fonda līdzekļus valsts attīstībai un brīva preču kustība Eiropas Savienībā. Un, protams, iespēja brīvi mācīties un strādāt arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Bet vai Latvijas jaunieši daudz zina par Eiropas Savienību un seko līdz aktuālajiem notikumiem? Mūsu Eiropas Savienības vēstnieku skolas projekta sākumā veicām nelielu aptauju. Kā redzam, daļai jauniešu nav pilnīgas izpratnes par Eiropas Savienību un Eiropas parlamenta darbību, un iespējams tas ir viens no šķēršļiem, kāpēc jaunieši neskatās priekšrocības, ko spēj sniegt Eiropas Savienība. Bet vai esi dzirdējis par Eiropas Savienības jaunatnes mērķiem? 2017. un 2018. gadā jauniešu pārstāvji no visas Eiropas Savienības satikās, lai kopīgi izvirzītu 11 mērķus, kas ir svarīgi Eiropas jaunatnei. Kas tad tie par mērķiem? Mentālā veselība un labklājība, ilgtspējīga zaļā Eiropa, kā arī dzimumu vienlīdzība. Un tie ir tikai daži no 11 mērķiem, kurus izvirzīja jaunieši no Eiropas Savienības. Bet mēs vēlamies jums pastāstīt tuvāk par 5 Eiropas Savienības jaunatnes mērķiem. Un tā, mūsu pirmie mērķi ir kvalitatīva izglītība un Eiropas Savienības saikne ar jauniešiem. Pirms mūsu pirmās intervijas mēs veicām aptauju, vai Latvijas jaunieši jūtās piederīgi Eiropas Savienībai. Aptaujā noskaidrojām, ka lielākā daļa jauniešu ir informēti par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, taču tikai ceturtā daļa, jeb 25% jaunieši tās ir izmantojuši. Apjautātie uzskata, ka viņu intereses Eiropas Savienībā tiek pietiekami pārstāvētas un ir pārliecināti, ka Eiropas Savienības jaunietim ir izaugsmes iespējas. Sākot mūsu filmu, mēs devāmies uz sarunu ar Artūru Hominu, kas darbojās Starptautiskās sadarbības centrā. Sveiki! Kā jūs uzsākāt savu darbību Starptautiskās sadarbības centrā? Savu darbības uzsāku 10 gadus atpakaļ, kad bija šīs skolas tikko absolvents un nu jau skolotājs. Un man piedāvāja tādu superīgu, unikālu iespēju pastrādāt Starptautiskās sadarbības centrā ar dažādiem Eiropas projektiem, un iesaistīties kā skolotājiem, iesaistīties arī uzrunājot jauniešus. Interesanti. Kas jūsuprāt ir jādara, lai jaunieši vairāk iesaistītos Eiropas dzīvē? Man liekas, ka jāsāk jau ir ar to, ka cilvēki, kur iesaistās
šajā Eiropas dzīvē, kuri piedalās dažādu tev pašu projektu, par kuriem mēs jau šeit ar tevi runājam, jauniešu un dažādu citu projektu īstenošanā, organizēšanā, ka būtu vairāk jāmēģina popularizēt. Vairāk būtu jāmēģina jauniešiem izstāstīt par tām iespējām, jo īstenībā informācija ir, bet tā nenonāk pie jauniešiem. Man tā liekas. Jo pieņemsim ja es paskatos to pašu TikToku, Instagramu, ja, īstenībā ir jāparakņājās, lai šo informāciju tur atrastu. Ja? Skaidrs, labi, tur Facebookā var atrast, mājaslapās var atrast, bet būsim reāli, ka jaunieši, viņi ir kur TikToks, Instagrams. Ja? Tātad, man liekas, būtu jāstrādā uz šo mērķa auditoriju, kas ir jaunieši, caur kanāliem, kurus izmanto. Ja? Tur, protams, publicitāte, lai arī citi pieaugušie vecāki uzzina, ja? Jo arī caur vecākiem jaunieši var iesaistīties. Bet man liekas, ka pats pirmais un galvenais ir pareizi pasniegt informāciju un to informāciju nodot jauniešiem. Labi. Tātad, kāds jūsuprāt ir jauniešu iegūms no Eiropas un Erasmus projektiem? Man liekas jau, ka galvenais iegūms no Eiropas un Erasmus projektiem ir tāds, ka pirmkārt jau mēs iepazīstamies ar Eiropas iespējām, ar Eiropu pašu, mēs iepazīstamies ar dažādām kultūrām. Tas, man liekas, ir, manuprāt, galvenie tie pamati. Otra lieta ir iegūms, ja mēs skatāmies tiem dalībniekiem, kas piedalās šajos projektos, tad ir iespēja iemācīties valodu. Tad šeit nav runa varbūt arī tikai par angļu valodu, bet par citām Eiropas Savienības valodām. Ja? Tad franču, itāļu. Ja? Es zinu ļoti daudz jauniešu, kas ir šo projektu ietvaros apgūši ne tikai kaut kādas jaunas prasmes savā profesijā vai par brīvprātīgo darbu, bet arī iemācījušies valodu. Pieņemsim, es arī caur šiem projektiem esmu apguvis spāņu valodu. Protams, kā izdodās, bet ir pamati. Ja? Tātad tās lietas. Tāpatās arī, man liekas, mēs pilnveidojamies caur šiem projektiem. Ja? Mums ir iespēja, izmantojot šos Eiropas projektus, ne tikai, kā es jau minēju, uzzināt daudz ko jaunu, bet iemācīties jaunas prasmes, kuras pēc tam mums nodara tepat Latvijā. Ja? Tā, man liekas, ka šie tie galvenie ieguvumi. Super. Tātad, vai jūs devāties vēlēt Eiropas parlamenta vēlēšanās un vai plānojat to darīt arī 2024. gadā? Tātad atbilde īsa jā, un ne tikai devos vēlēt, bet arī mudināju citus. Ja? Protams, lielas akcijas netaisīju, bet mudināju citus, tāpat piedalījos akcijā, kas katru gadu, ne katru gadu es atvainojos, bet katru reizi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām norisinās ir arī tāda atpakaļ uz skolu, ja, kas norisinās parasti 9. maijā, kas ir Eiropas Savienības diena. Un arī toreiz pirms vēlēšanām devos uz savu pamatskolu, kur es vairāk stāstīju jauniešiem par to, kas ir Eiropas Savienība, kā viņa radusies un kāpēc mēs tur esam un kāpēc īstenībā ir jāizmanto Eiropas Savienības iespējas jauniešiem. Ja, tad šogad arī plānoju to darīt, atgriezties atpakaļ uz savu pamatskolu un izstāstīt vēlreiz par to, kas tad notiek Eiropā un kas ir Eiropa. Vai došos vēlēt? Jā. Super. Un tad pēdējais kāds novēlējums vai aicinājums? Visticamāk, kad novēlējums un aicinājums ir izmantot Eiropas iespējas, ne tikai tās, kas ir varbūt katram savā, pilsētā, rajonā, izglītības iestādē, bet arī paskatīties plašāk. Jo īstenībā ļoti daudz iespēju Eiropā, kur jaunieši no Latvijas arī var pieteikties. Ja mēs runājam tieši par jauniešiem. Ir dažādi starptautiski projekti, kur nav jābūt kādas organizācijas vai izglītības iestādes biedram. Ja? Tā kā mans novēlējums ir pirmkārt nebaidīties, jo man liekas, ka tās bailes iziet ārpus savas komforta zonas ir tas, kas mūs aptur izaugt. Paldies! Paldies jums! Eiropas Savienība piedāvā daudz dažādas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos un programmās. Lūk, ir dažas no tām. Erasmus Plus programma. Šī programma nodrošina iespējas jauniešiem, studentiem, skolēniem, darba ņēmējiem, kā arī dažādiem organizāciju un iestāžu pārstāvjiem piedalīties mācību un apmaiņas programmās. Tas ietver augstskolu un profesionālās izglītības programmas, brīvprātīgo darbu, jauniešu apmaiņas programmas, kā arī sporta aktivitātes. Eiropas brīvprātīgo dienesta programma.
Šī programma piedāvā jauniešiem no visas Eiropas iespēju piedalīties dažādos brīvprātīgo darba projektos, kā arī darboties brīvprātīgi organizācijās un iestādēs. Eiropas sociālais fonds – tas ir finanšu instruments, kas sniedz atbalstu izglītībai un nodarbinātībai Eiropā. Jauniešiem tas nodrošina dažādas iespējas, piemēram, piedalīties apmācībās, prakses programmās un darba prakses projektos. Šie ir tikai daži no piemēriem, kā Eiropas Savienība piedāvā dažādas iespējas jauniešiem. Eiropas projektu iespējas jauniešiem ir daudzveidīgas, un tās var būt atkarīgas no valsts, kurā jaunietis dzīvo. Tāpēc iesakām izpētīt tev Latvijas iespējas un atrast sev piemērotāko. Un tagad video sveiciens no Eiropas parlamenta vēstnieku skolas komandas dalībnieces Elīnas, kas šobrīd atrodas Tenerifē, prakses programmā Erasmus+. Sveiki, mani sauc Elīna Bergmane, un šobrīd atrodos Erasmus+ mobilitātē Tenerifē, Spānijā uz 3 mēnešiem. Kāpēc izdomāju pieteikties šim projektam? Lai gūtu jaunu pieredzi savā profesijā un lai redzētu, kā norit darba process šeit. Kādi ir plusi? Tu iepazīsi jaunus draugus, satiksi daudz cilvēks un iemācīsies vēl valodu. Kādu pieredzi esmu guvis? Pieredzi es guvu savā prakses vietā, iemācījos strādāt ar kasi, iemācījos veikt rokdarbus un pilnveidoju savas zināšanas pavadzījumu veidošanā. Vai es ieteiktu citiem pieteikties šādos projektos? Jā, jo tā ir brīnišķīga iespēja, lielisks atmiņas un pieredze, ko tu varēsi visu laiku ņemt sev līdzi. Kā redzam, tā ir lieliski iespēja paplašināt savu redzesloku, attīstīt valodas prasmes, gūt pieredzi citādākā izglītības sistēmā, ceļot un redzēt pasauli. Mēs veicām sociālo eksperimentu un piedāvājām jauniešiem purvcēmā pieteikties projektam Discovery EU. Paskatīsimies, kā mums gāja. Labdien! Šodien mēs dosimies meklēt jauniešus un iepazīstināsim viņus ar Discovery EU projektu. Un jādodās, jāmeklē. Laikam būs jaunietis, esam atraduši. Sveicināts. Sveiki. Vai tev ir kāds brīdis intervijai? Nu jā, ir nedaudz. Labi, tad vai tu zināji, ka 18 gadu veciem jauniešiem ir iespēja apceļot Eiropu gandrīz bez maksas? Nezināju. Jā, Discover EU ir tāda programma, kas ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas dod iespēju 18 gadniekiem iepazīt Eiropas valstu kultūru un daudzveidību, kā arī attīstīt savu neatkarību un atvērtību citām kultūrām. Iniciatīva tiek īstenota jau 5. gadu, un piemēram 2022. gadā, 2. pusē, šo iespēju ieguva 200 jauniešu no Latvijas. Tātad vai tu esi varbūt dzimis 2007. gada 1. jūlijā līdz 2005. gada 30. jūnijam? Jā, esmu dzimis 2005. gada 13. jūnijā. Prieks dzirdēt, tad tev ir iespēja reģistrēties šajā mājaslapā. Jā. Un vai tev ir interese reģistrēties? Varētu, jā, vispār. Jā, nu tad lūksim tev telefonu, vai kur būs mājaslapa, kurā mēs reģistrēsimies. Jā. Un turpināsim tālāk. Man ir jautājums, meitenes, kad jūs esat dzimušas? 2005. gadā, 11. jūnijā. 4. gads, 11. novembris. Prieks, tātad vai jums interesētu piereģistrēties šim Discovery EU? Var mēģināt. Jā, var mēģināt. Tad jautājums, vai tev būtu interese pieteikties šai iespējai? Nu, šobrīd varbūt ne, bet ir varbūt iespēja, ka vēlāk izdomātu pieteikties. Jā, bet šodien ir tāda pirmspēdējā diena. Es nezinu, gan jau, ka nē. Neesmu interesēts. Patiešām? Jā, patiešām neesmu interesēts. Nu, labi, paldies jums tad par interviju. Visu labu. Visu labu. No 5 aptaujātajiem piekrita piedalīties 3, un tas mūsuprāt ir lielisks rezultāts. Kā redzam, jaunieši izrāda interesi par piedalīšanos Eiropas Savienības projektos. Īpaši, ja tiek veicināta viņu iesaiste un ir viegli pieejama informācija. Arī pozitīva pieredze no draugiem un paziņām, kas ir pabijuši Eiropas Savienības projektos, mācībās un praksē, pamudina piedalīties Eiropas Savienības programmās.
Nākamais labums, par ko mēs vēlamies jums pastāstīt, ir jauniešu organizācijas un Eiropas programmas. Labuma mērķis ir nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un jaunatnes programmām, veidojot sabiedrību, kuras pamatā ir Eiropas vērtības un identitāte. Tad kā un kur jauniešiem Latvijā atrast jauniešu organizācijas un Eiropas programmas? Kā jau noskaidrojām, tad viena no vietām, kur to var darīt, ir skolas un mācību iestādes. Lai skolotāji motivētu mūs aktīvi darboties, arī viņiem nepieciešams atbalsts. Un šeit kā palīgs ir Eiropas parlamenta vēstnieku skolas, kas ir Eiropas Savienības mēroga programma, ko realizē Eiropas parlamenta birojas Latvijā kopā ar Latvijas skolotājiem. Un tā darbojas tas visās 27 dalībvalstīs. No Latvijas programmai pievienojušās ir 85 skolas, ap 1000 skolotājiem un veseliem 35,000 jauniešu, kuri brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem. Vairo zināšanas, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropisko identitāti. 2024. gadā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Daudziem jauniešiem tās var kļūt par pirmajām viņu mūžā. Un ir svarīgi, lai viņi uz tām dotos un būtu aktīvi Eiropas pilsoņi. 2022. un 2023. mācību gadā Eiropas parlamenta vēstnieku skolas apgūs parlamentārās demokrātijas augstāko izpausmes formu – vēlēšanas. Pie mums uz interviju ir ieradusies politoloģe, Latvijas Universitātes politiskās zinātnes nodaļas profesora un vēstnieku skolas programmas eksperte Žaneta Ozoliņa. Tātad pirmais jautājums, ko mēs vēlētos jūs uzdot, ir, kā jūs iedrošinātu jauniešus iesaistīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Ir grūti tā no malas stāvot tādā brīnišķīgā pavasarīgā dienā, dot recepti vai sarakstīt sarakstu, kā iedrošināt un ko darīt. Es domāju, ka katram jaunietim pašam sev ir jāuzdod jautājums, kādā Latvijā un kādā Eiropā viņš vēlētos dzīvot. Un lai viņam pēc tam, pēc 5, pēc 10, 15 gadiem nebūtu jānožēlo, viņam vajadzētu pašam piecelties un aiziet un nobalsot. Jo tādēļ, ka bez balsojuma Eiropas parlamentā viņš par savu nākotni jau kopumā var tikai sapņot, nevis runāt reālās lietās. Tātad, un vēl viens jautājums ir, vai jūsuprāt jaunieši ir pietiekami informēti par Eiropas parlamenta aktivitātēm un notikumiem? Uz šo jautājumu man varētu būt arī ļoti gara atbilde, bet es mēģināšu atbildēt īsi. Ja mēs paraugamies uz dažādām socioloģiskām aptaujām, gan tās, kas ir veikts Eiropas līmenī, gan Latvijas līmenī, tad Latvijas jaunieši ir ļoti labi izglītoti par to, kas ir Eiropas parlaments. Un to dara gan skolotāji paši uz savu roku, gan arī jūsu skolā ir Eiropas parlamenta vēstnieku skola, kas ļoti daudz runā, diskutē un stāst par Eiropas parlamentu. Un jaunieši Latvijā ir viena no izglītotākajiem Eiropas lietās. Tā kā, ja kāds ir bijis slings un nezina, kā savā vietā tālrunī sameklēt Google un Google sameklēt Eiropas parlamentu, tad tā jau būs viņa paša vaina. Kādas aktivitātes veic Eiropas parlaments, lai integrētu jauniešus Eiropas Savienībā? Eiropas parlamentām ir ļoti daudz dažādu pienākumu, funkciju, kā tas tiek darīts. Varbūt tas pats vienkāršākais, tas gan ir sarežģīti, bet vienkārši priekšatbildes, ir tas, ka Eiropas parlaments pieņem Eiropas budžetu. Un šajā budžetā, ja mēs paskatāmies uz šobrīd esošo budžetu, tad viņš tika pieņemts laikā, kad bija ekonomiskā krīze, tad vēl pa vidu nāca Covid, un šķita, ka naudas, ne tikai šķita, bet naudas bija arvien mazāk un mazāk. Bet tās pozīcijas, kur faktiski nauda netika samazināta, un arī pateicoties Eiropas parlamentam, ir dažādas programmas, kas attiecās uz jauniešiem. Tātad faktiski finansiāli Eiropas parlaments dara visu, lai jaunieši varētu turpināt studēt, piedalīties brīvprātīgo programmās, ceļot un mēģināt savas spējas veidot pēc iespējas daudzveidīgākas. Otra lieta ir tā, ka Eiropas parlaments arī konsultējās ar jauniešiem.
Un pagājušo gadu notika Eiropas konference par tās nākotni, un ļoti daudz priekšlikumu, kurus jaunieši izteica, viņi tika iekļauti arī Eiropas parlamenta dienas kārtībā. Vēl noteikti varētu pieminēt to, kā, piemēram, Eiropas parlaments atbalsta un izstrādā gan stratēģijas, gan dažādas politikas, kas attiecās uz jauniešiem. Un arī mūsu pašu deputāte Dace Melbārde, kā reize deputāte, kuras portfelī ir jauniešu jautājumi. Tā kā jaunieši ir ļoti, ļoti lielā uzmanības centrā Eiropas parlamentā. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamenta vēstnieku skolas darbība Latvijā tiek spērts liels solis jauniešu iesaistīšana Eiropas Savienībā. Kā jūs vērtējat jau paveikto un kādi plāni ir nākotnē? Ir ļoti daudz paveikts. Ja, piemēram, šīs pašas sabiedriskās domas aptaujas uzrāda to, ka jaunieši zina, kas ir Eiropas Savienība, zina, kas ir Eiropas parlaments, tad ļoti liela loma šeit ir bijusi kā reiz Eiropas parlamenta vēstnieku skolai. Bet tagad mēs visi zinām, ka ir tāds projekts Skola 2030, mēs zinām to, ka tiek ieviesta kompetenci izglītība, tad tā programma, kuru Eiropas parlamenta vēstnieku skolas īsteno, kā reiz ir balstīta šajās jaunajās iniciatīvās, šajā skatienā uz modernu, mūsdienīgu izglītību un kalpo šim mērķim. Un varbūt vēl viena lieta ir tā, ka šī programma, manuprāt, ir ļoti svarīga gan jauniešiem, gan arī skolotājiem, jo arī viņi caur šo programmu var sekot aktualitātēm, tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem un uzzināt daudz ko jaunu. Ko jūsuprāt mēs jaunieši iegūtu, ja aktīvāk iesaistītos Eiropas parlamenta vēlēšanās? Es domāju, jūs izdarītu ļoti labu darbu ar to, ka jūs ne tikai paši un arī saviem skolas biedriem stāstītu, ko darīt Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet ka jūs to domu par Eiropu, par Latvijas un Eiropas nākotni nestu arī savā tuvākajā vidē, stāstītu saviem draugiem, stāstītu savā kopienā. Iespējams rīkotu kādas publiskas akcijas, jo jums šeit Purciemā ir ļoti daudz dažādu gan veikalu, gan iestāžu, gan daudz dzīvokļu māju. Un iespējams, ka cilvēkiem varbūt vajag nelielu pamudinājumu un pateikt, ka hei, tas nav par kādu tur svešu cilvēku Francijā, Itālijā, bet tas ir par tevi pašu. Un jūs varētu darīt tiešām ļoti daudz šajā ziņā. Vai jūs devāties vēlēt Eiropas parlamenta vēlēšanās un vai plānojat to darīt 2024. gadā? Jā, es vispār esmu piedalījies visās vēlēšanās kopš neatkarības atgūšanas, un jo īpaši ar lielu gandarījumu piedalos Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo varbūt iepratī tādam izplatītam viedoklim, ka Latvija Eiropas parlamentā neko nevar izdarīt, ka mums taču tur ir tikai 8 deputāti, un tas jau tāds mazs skaits. Latvijas deputāti ir ļoti redzami, un viņi ļoti daudz ko dara gan Latvijas, gan arī Eiropas labā. Tātad es uzskatu, ka, ja piemēram vēl pašvaldības vēlēšanās varētu arī mans kaimiņš nobalsot, un tam varbūt nebūtu tik liela loma, tad Eiropas parlamenta vēlēšanās, tur es iešu noteikti. Un pēdējais, kāds būtu jūsu novēlējums, aicinājums gan Latvijas jauniešiem, gan Eiropas jauniešiem? Mans novēlējums būtu vienkāršs un, manuprāt, ikvienam saprotams. Esat drosmīgi, uzdrīkstieties un nevis runājiet, bet dariet. Pēc šīs motivējošās intervijas vēlamies tev novēlēt. Izvēlēs sev piemērotāko programmu un projekta veidu, risini aktuālos jautājumus, sadarbojoties ar citu valstu jauniešiem, iepazīsti dažādas kultūras, pilnveido savas zināšanas un prasmes, notici saviem spēkiem. Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmas viens no lielākajiem panākumiem ir atklātās stundas. Tas sniedz jaunas zināšanas, ļauj rast negaidītas pieejas Eiropas Savienības jautājumu skaidrošanai. Dalīties ar atziņām ar klases biedriem un tikties ar radošiem un iedvesmojošiem cilvēkiem. Viens no tādiem viesiem bija arī pie mums politologs, politiķis un Latvijas universitātes pasniedzējs, kā arī Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps. Aicinām viņu uz sarunu par Eiropas Savienības labumiem, kā piemēram kvalitatīva nodarbinātība visiem, kā arī telpa un līdzdalība visiem. Labdien! Labdien! Man sauc Sinti, un es jums uzdošu tos jautājumus. Ļoti labprāt!
Tātad sāksim ar to, ko jūs domājat par Eiropas Savienības darba tirgus mobilitāti. Jūs domājat par to, vai ir labi, ka var braukāt apkārt, vai nav labi, ka var braukāt apkārt. Es teiktu, ka tas ir labi, bet galvenais jau, protams, ir tas, lai tie cilvēki, kas aizbrauc, kas ir tikai normāli un pareizi, ka cilvēki grib piedzīvot citas Eiropas valstis un izglītību un darbu tur, lai viņi atgrieztos arī Latvijā, jo citādāk ir ļoti bēdīgi, ka tā darba tirgus mobilitāte notiek tikai vienā virzienā, proti prom no Latvijas. Tas ir tas, kas, es domāju, ka mūs visus struktūrāli uztrauc, kaut arī tam nevienmēr politiķi grib pievērst uzmanību. No šī arī iziet nākamais. Ir stereotips bijis, ka latvieši brauc ārzemēm lasīt zemenes vai sēnes vai kā citādi. Vai jūsuprāt pēdējo 4 gadu laikā ir kas mainījies? Vai mūsu jauniešiem, iedzīvotājiem ir kādi izdevīgāki darba piedāvājumi pieejami? Es domāju, ka pēdējie 4 gadi droši vien ir bijuši ļoti dažādi, jo vienu brīdi Covid laikā, kā mēs atceramies, daudz brauc atpakaļ kādu mirkli. Tādā ziņā, ja domā par, protams, ka skaidrs arī, ka tā emigrācija droši vien ir kļuvusi daudzveidīgāka. Gluži vienkārši tādēļ, ka pie mums aizvien vairāk un vairāk jaunieši ir ieguvuši starptautiski konkurētspējīgu izglītību un var darīt kaut kādus kvalificētākus darbus nekā tie, ko jūs tikko nosaucāt. Bet problēma jau ir tajā, ka Latvijā tā darba spēka ir bieži trūkst, un tas ir arī tas, ko uzņēmēji saka. Tādā ziņā, vai tas vidējā emigranta profils ir mainījies? Jā, cits jautājums, ka, protams, daudzas valstis sargā tos savus darba tirgus un labus darbus citās Eiropas valstīs dabūt kvalificētās profesijās nav tik vienkārši, bet ņemot vērā to, ka ļaudis pie mums ir kļuvuši starptautiski konkurētspējīgāki, daudzās profesijās, piemēram, medicīnā vai inženierzinātnēs vai kur citur. Viņi, protams, ka brauc vairāk nekā tas varbūt bija pirms 20 gadiem. Grūti teikt, tur būtu jāskatās kaut kāda darba tirgus statistika, Nodarbinātības valsts aģentūrai noteikti kaut kas tāds ir. Jūs pieminējāt izglītību. Ir arī prakse, kad jaunieši iegūst izglītību Latvijā, bieži vien budžeta vietās, un dodas strādāt ārzemēs. Kā jūs vērtējat šādu pieredzi? Tajā nekas īpaši netaisnīgs nav, jo arī jūs varat iegūt tikpat labi, ja jums ir tāda vēlme iegūt izglītību citā valstī un braukt strādāt pie mums šeit Latvijā, tā skaitā par budžeta naudu. Protams, tas ir atkal viens jautājums. Kas notiek ar tiem jauniešiem, kas aizbrauc studēt kādā citā Eiropas valstī un iegūst tur kaut kādu kvalificētu izglītību? Jautājums, vai viņi var dabūt darbu Latvijā, kas šai izglītībai atbilst? Reizēm jā, bet ļoti bieži arī nē, un tas nozīmē, ka tie cilvēki Latvijā ir zaudēti, jo viņi ir ne tikai labi izglītojušies, bet viņi neatgriežas Latvijā, un tas ir tas jautājums par mūsu pašu ekonomikas izaugsmi. Lai mēs tos savus kvalificētos cilvēkus, kas mums ir izglītotus citās valstīs, bet arī izglītotus pie mums, lai mēs viņus nepazaudētu. Jo šobrīd tas tā ir, ka mūsu ļoti bieži izglītības sistēmas saražoto produktu mēs zaudējam citu valstu darba tirgiem. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienības jaunieši, mēs iepriekš runājam par mūsu latviešiem, kas dodas ārzemēs, vai Eiropas Savienības jaunieši ir ieinteresēti Latvijas darba tirgū? Tas ir labs jautājums. Mēs varam paskatīties uz vidējām algām un saprast, ka tur ir ļoti atsevišķās jomās droši vien, ka jā, bet tur mēs masveidīgi Eiropas Savienības valstu pilsoņu pieplūdumu Latvijā šobrīd neredzam. Kaut kādās atsevišķās profesijās tāda ir, un iespējams, ka tur, piemēram, informācijas komunikācija tehnoloģija jomā, tur noteikti, ka Latvijā strādā ne jau tikai Latvijas pilsoņi tajos uzņēmumos, kas Latvijā tiešām aug un attīstās kā Accenture vai citi. Bet Latvija šobrīd nav darba spēka migrācijas mērķa valsts ļoti liela. Kā mēs to varētu mainīt?
Vēlreiz jautājums ir par mūsu ekonomikas izaugsmu, par mūsu spējām piesaistīt investīcijas un beigās par mūsu spēju strādāt ar cilvēku kapitālu. Jo nevienam nav noslēpums, ka mūsu izglītības sistēmai ir hroniskas problēmas, īpaši runājot par augstāko izglītību, kas nespēja apmierināt mūsu darba tirgus vajadzības. Proti, mēs itin bieži ražojam kaut ko tādu, kas mums patiesībā nemaz tik ļoti nav vajadzīgs. Un nobeigumā kāds būtu jūsu novēlējums, aicinājums jauniešiem, kas šobrīd mūs skatās? Mans novēlējums un aicinājums ir pirmkārt izmantot to laiku, kamēr jūs esat vēl jauni. Jo katram vecumam ir savs skaistums un jums nevajag par ātru censties kļūt nenormāli pieaugušiem, kas, manuprāt, ir nepareizi, tāpēc, ka jaunībā ir jāizdara daudzas lietas, protams, sargājot sevi no pārmērīgām everģēlībām un no atkarībām un tā tālāk, bet izbaudiet to laiku, kad jūs vēl varat nebūt atbildīgi par tik daudzām lietām, par kādām ir atbildīgi, piemēram, jūsu vecāki un vecvecāki, vai ne, kuriem ir tur kredīti, karjeras, mašīnas, hipotekārie, tur viss tur, vai ne. Jūs esat tajā vecumā, kad jūs par to varat vēl atļauties nedomāt, tas ilgi neturpināsies, tāpēc to vajag izbaudīt. Tas ātri beigsies, tas jūs pienāksiet, kā saka, jums būs, lielākai daļai no jums būs karjeras, bērni, īpašumi un neskaitāms citas sarežģītas lietas. Izbaudiet to laiku, kamēr jums vēl tā visa nav. Protams, mēģiniet apgūt dzīvei noderīgas prasmes pēc iespējas agrāk, un es šeit runāju par lietām, kuras vēlāk apgūt ir ļoti grūti, piemēram, valodas. To vajag noteikti izdarīt pēc iespējas ātrāk, jo vēlāk tas būs grūti. Un beigās reizēm arī aizdomājieties par to, kāda ir tā dzīve, kuru jūs gribēsiet pēc tam nodzīvot, jo šobrīd jūs liekat tiešām pamatus savai, tālākai dzīvei, karjerai un visam pārējām. Katru, man liekas, kas tas bija Ojārs Vācietis, kas teica, ka, lai nav pēc tam, ka jāsaka, ka ved dzīvi tā, lai pēc tam nav jāsaka, ka pievīla, vai ne? Bet tā jau ir tāda vecīšķa izrunāšanās. Es domāju, ka šobrīd jau galvenais neaizmirstiet, ka mūsu visu kopējā veiksme, kā valstī, kā Latvijai, ir atkarīgi no tā, cik veiksmīgs būs katrs atsevišķais cilvēks pie mums. Un jūsu veiksme ir ļoti lielā mērā saistīta ar mūsu kopīgo vietu Eiropā un Eiropas Savienībā. Paldies jums! Paldies jums! Daļa Latvijas jaunieši vēlas pamest Latviju, un populārākās iespējamās mītnes valstis ir 3. Tā secināts pētījumā, kurā piedalījās gandrīz 4000 jaunieši no 3 Baltijas valstīm. ASV, Vācija un Spānija. Tās ir 3 populārākās valstis, uz kurām vēlas doties dzīvot Baltijas jaunieši. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darba spējīgā vecumā, no 20 līdz 39 gadiem. Mūsu stāsts turpinās ar Bellu, kura ir ieguvusi darba pieredzi, strādājot citās Eiropas Savienības valstīs. Kā tev radās tāda iespēja darbam citā Eiropas Savienības valstī? Iespēja doties ārpus Latvijas praksē mums radās caur Erasmus projektu, kuru mums piedāvāja skolas projektu vadītāja. Un kāda bija tā iegūma no šīs pieredzes? Galvenie noteikti iegūmi bija tādi, kad es nostiprināju savas spāņu valodas prasmes, kā arī droši varu teikt to, kad iepazinu daudz dažādas kultūras, cilvēkus no citām valstīm. Tā bija ļoti pieredze priekš manis. Un kādēļ tu atgriezies Latvijā, nevis paliki Spānijā? Tāda atgriešanās iemesls bija tāds, ka es jau ilgu laiku biju plānojusi iestāties universitātē un uzsākt studijas, līdz ar to es tiku akceptēta vienā no Latvijas augstskolām, un tāds bija tas galvenais mans atgriešanās iemesls. Un vai tava gūtā pieredze tev tagad noder ikdienas dzīvē? Jā, no gūtās pieredzes var teikt to, ka man noder vēl joprojām manas nostiprinātās spāņu valodas prasmes,
ikdienā, un iespējams, ka tieši tā iziešana no savas komforta zonas mani nostiprināja tā teikt iekšēji, līdz ar to es, manuprāt, pēc prakses atgriezos kā pavisam cits cilvēks. Paldies! Paldies! Pašlaik darba tirgū dominē pieprasījums pēc darbiniekiem ar augstāko izglītību, pieprasījums pēc kvalificēta darba spēka ar prasmēm risināt kompleksu problēmu jautājumu loku. Arī Bella ir izvirzījusi mērķi turpināt mācības maģistratūrā Latvijā. Tādēļ šobrīd dodas atkal strādāt uz ārzemēm. Viens no veiksmes stāstiem ir Kroščem, biznesa attīstības speciālists Ģirds Andersons, kurš savas pirmās darba gaitas uzsāka ārzemēs, lai vēlāk atgrieztos Latvijā, kur savas zināšanas un gūto pieredzi ieguldītu jaunizveidotā uzņēmumā. Kroščem ir uzņēmums, kas kopš 2007. gada ir pierādījis sevi kā uzticamu un konkurētspējīgu ražotāju gan vietējā, gan starptautiskajos tirgos, nodrošināt savu ražoto preču eksportu uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, ražojot produktus, kas samazina transporta nozares radītos siltumnīca efekta gāzu emisijas. Uzņēmums īsteno ilgspējību biznesā un velta īpašu uzmanību tam, lai produkti būtu videi neitrāli un mazinātu nozares kaitīgo ietekmi uz vidi. Aicinām viņu uz sarunu. Labi, labdien, Ģirt! Vai jums būtu laiks atbildēt uz dažiem mūsu jautājumiem? Viennozīmīgi. Tātad pirmais mūsu jautājums. Kādi jūsuprāt ir ieguvumi no Eiropas Savienības? Es teikšu to, ka viennozīmīgi ir ieguvumi. Jautājums vienkārši vairāk vai mazāk, bet ko mēs, kā Kroščems, arī mēs, kā uzņēmējdarbībā esam savuši, ir atvieglotas dažādas biznesa, pirmkārt, apmācības. Parādās iespējas cilvēkiem, kas ir varbūt gados, iegūt jaunas zināšanas. Arī jauniem cilvēkiem. Ja? Otrs ir atbalsta iespējas granta veidos, ka to dabūt kaut kādus finansējumus, grants. Ja? Un mums, kā uzņēmumi, ir palīdzējuši aizdevumu atvieglojumi bijuši. Ja? Tā tie ir tie plusi, kurus pa mīnusiem ir grūti teikt, jo neesam saskārušies beigi mīnusiem, bet jā. Labi, tad mūsu otrais jautājums bija, vai jūs esat guvis kādu atbalstu no Eiropas Savienības uzņēmējdarbības veikšanai? Jā. Pat vairāk. Viens no piemēriem varētu būt internetveikals. Reāli, fiziski mēs sapratām to, ka mums mājaslapa ir, bet internetveikali īsti mums, tas, kas viņš tur bija. Jā, bet mēs viņam gribam, iedot jaunu dzīvību. Un tad sapratām, ka, tas ir tas veids, kā mēs varam palīdzēt attīstīties tev ar Eiropas palīdzību. Labi. Trešais mūsu jautājums ir, vai Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir atvērusi durvis uz starptautiskajām sadarbībām? Jā, vairāk kā skaidrs. To, ko es zinu un izjūtu, ļoti palīdz startupiem. Ļoti palīdz startupiem palīdz jauniem uzņēmumiem ģenerēt un attīstīt tās idejas. Tā kā, es varu teikt, ka jā. Labi, tad mūsu pirmspēdējais jautājums ir, ko jūs teikt, vai latvieši jaunieši, kas studē ārzemēs, vai viņiem būtu jāatgriežas šeit Latvijā un jāizveido savus biznesus? Šis jau vairāk ir subjektīvs no manas puses, no manas skatu punkta būtu, es teiktu, ka ja dzimtene ir mīļa, ja dzimtene nav mīļa, bet jebkurā gadījumā skaties, ja mēs visi tagad brauksim projām, tad nekas vairs nepaliks pensionāri un skolnieki. Ekonomiku vairs neviens neaudzēs. Es varu teikt, ko dabūjiet ārzemes zināšanas, pieredzi, vedat uz šejieni. Vedat uz šejieni, būvējiet, jo eksportēt jūs jau varat tāpatās, neatkarīgi. Jautājums vienkārši ir nodokļu sistēmā. Ja? Un te ir diezgan liela tāda sāpe. Mūsu nodokļu sistēma, kas ir valstī, un nodokļu sistēma, kas ir ārvalstīs. Ja? Kur ir atvieglojumi, kur ir vieglāk. Latvijā ir salīdzinoši grūti dabūt finansējumus, ja mēs runājam par Latviju, ne par Eiropas naudām. Ļoti daudz tādu ir sarežģīti. Bet es teiktu, ka pamēģināts nav zaudēts. Kā tur jāsaka, nemēģināts zaudēts. Bet mēģiniet. Es teiktu, ka jā, te ir laba vide. Vide ir, ja mēs runājam par lauksaimniecību vai kādu citu sektoru, vai IT, darba spēks ir lēts. Ja aizbrauksi uz Zviedriju vai kaut kur, to tas pats darbinieks izmaksās 3 reizes dārgāk. Šeit ir gan liela profesionāli.
IT joma, nezinu, darba spēks vai fizisks darba spēks. Pārcelties vienmēr atradīs momentu. Ja tu uzbūvēsi šeit uzņēmumu un sapratīsi to, ka davai, es gribu uztaisīt filiāli, kā izstāsīt Japānā. Lūdzu. Dzīves piemērs. Un mans pēdējais jautājums būtu, vai jums ir kāds aicinājums jauniešiem? Aicinājums jauniešiem. Strādāt, reāli strādāt un ģenerēt jaunas idejas. Nebaidīties pie tā, ka jūs varbūt, un nekautrēties no tā, ka jūs varbūt izskatāties uz kādu citu fonu sliktāks vai jaunāks vai kas. Jūs ir tās pats cilvēks, jums ir tikpat daudz enerģijas, jūs izdarīt pat varbūt daudz vairāk nekā cilvēks, 40, 50 gadu, kurš ir iestagnējis pēdējos 10 gadus, sēdot mājās, vakarā skatoties degpunktu. Vienkārši kā piemēru. Vienkārši darat. Neko vairāk neprasu jums. Piecējieties no rīta, iepriekšējā vakarā sastādāt savu darbu plānu, saprotat, rītā man ir skola no tikiem, man pārtraukums tāds un tāds, es paņemšu tikmēr uzreiz pazīmēšu, tur kaut ko parasēšu, nezinu, man nav. Vienkārši dara, neatkarīgi, un sevišķi brīvdienās. Brīvdienās ir tik daudz laika, nav skolas, var tur varbūt, nezinu, mazāk ēst, vai jāpārliet, vienkārši darat jaunieši, un jums visas dotības ir, Labi, paldies jums. Paldies tev. Paldies. Sportists un šaumanis Kristaps Zutis ir pazīstams kā skandaloza personība, kurš pauž savu viedokli atklāti un skarbi, nebaidoties par vārda brīvības atbildību. Filmas ietvaros tika intervēts Kristaps, lai saprastu, cik viņam ir svarīga Eiropas Savienības dotās iespējas un cik daudz tās viņš ir izmantojis, lai kļūtu slavens un piepildītu savus sapņus. Tātad pirmais jautājums, ko es tev vēlos uzdot, ir, vai tu kādreiz esi izmantojis kādu no Eiropas Savienības projektiem? Jā, es esmu rakstījis pats projektu Saitu Fermeni, kas man bija plānā, viens no biznesa plāniem, un es esmu arī, kad es strādāju putnkopībā, ar Eiropas līdzfinansējumu, piegādājis dažādas iekārtas un veicis būvniecības. Kaut kādus darbus esmu saskāries ar to, jā. Jā. Kā jūs ieteiktu jauniešiem izmantot Eiropas dotās iespējas? Noteikti viņus vajag apzināt un izmantot, jo iespēju no Eiropas ir daudz un dažādas programmas visādas. Un, es zinu daudz cilvēkus, kuriem tas ir palīdzējis gan biznesā, gan tajā, bet es saku vēlreiz, es vairāk tieši esmu ar lauksaimniecības tām tēmām saskāries ne ar cilvēku resursiem, ne ar jauniešiem, bet tieši pats, ko es esmu rakstījis un kā esmu iesaistīts ar lauksaimniecības projektiem. Kur par jauniešiem ir, tad es esmu tāpat kā šodien šeit, es esmu braucis kaut kādām skolām saistībā ar to, bet man ir kaut kādas degvielas apmaksājuši, tā kā noteikti vajag lasīt, skatīties līdzi un noteikti būt zinošiem par tām lietām, jo tur ir daudz un dažādas iespējas, kuras ir jāizmanto. Jā, ja tev būtu iespēja saņemt finansējumu priekš tavu sporta veidu, kā tu viņu izmantot? Bērniem droši vien jauniešiem. Tā kā es visu laiku izmantoju savu finansējumu. Bērniem un jauniešiem ar nelabvēlīgām ģimenēm boks ļoti tādā ziņā, ja ir spēcīgs treneris un spēcīgs sastāvs, tad boks var palīdzēt tādiem cilvēkiem tikt ārā. Tieši tajā ceļa sākumā, kad mēs esam jaunieši pusauģi, tad to savu agresīvu, varbūt tās sliktās lietas, kas notiek mājās, caur to boksu prizmu var ļoti labi uzlabot to mentālo stāvokli un arī boks māca būt vīrišķīgam, būt spēcīgam un nepadoties. Es domāju, ka tieši uz jauniešiem. Un pēdējais jautājums, ko es vēlos tev uzdot, ir tavs novēlējums, aicinājums Latvijas jauniešiem. Domāt pašiem ar savu galvu, būt kritiskiem un skatīties līdz tam informācijai, ko mēs saņemam, analizēt informāciju, saprast procesus, izprast procesus, nebūt slinkiem, bet būt gudriem, jo ir divi veidi, kā tu vari pelnīt naudu savā dzīvē. Vai tu to dari ar rokām un ar muskuļiem, ar fizisku spēku, vai tu to dari ar galvu. Ir jābūt gudriem, ir jāizglītojas un visu laiku ir jāmācās. Labi, liels paldies tev par sarunu.
Noslēdzoties intervijai, secinām, ka Kristaps ir izmantojis Eiropas Savienības projektu biznesa produkta radīšanai un realizēšanai. Šis piemērs parāda, ka nav jābaidās un jāuzdrīkstās izmantot iespējas, ko dod Eiropas Savienība. Filmas izskaņā jaunieši dalījās pieredzē par dalību vēlēšanās savā mītnes zemē. So, which country are you from? The Netherlands, Holland. Okay. Are you participating in your country's elections? Yes. Yes. And why are you participating? Because we can. We have the freedom to vote, so why not vote? Okay. Are you planning on participating in the European Parliament elections, which will happen next year? I don't think so. No, okay. Why are you in Latvia? Like, are you studying or just like tourism? Just a visit. Vacation, yeah? Sober vacation. Okay. Okay, thank you. Kā redzams, eksperiments parāda to, ka jaunieši ir aktīvi vēlētāji savā valstī, bet Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās pasīvi. Secinām, ka izaicinājums ne tikai Latvijā ir izglītot jauniešus par Eiropas pilsoņiem, bet tas skar visu Eiropas Savienību. Patiesībā mēs nemaz neapzināmies, ka esam daudz privileģētāki nekā, piemēram, mūsu vecāki. Jo es jau piedzimu Eiropas Savienībā un visu savu dzīvi esmu Eiropas Savienības pilsonis. Kā ir ar jums? Iedomājieties, es esmu dzimusi tieši 2 dienas pēc tā, kā Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Un tieši Audzes pašvaldība bija tā, kura jaunajam Eiropas Savienības pilsonim, kurš dzima 2004. gada 1. maijā, vecākiem dāvināja 100 latus. Bet es tajā brīdī jau mācīju staigāt, ka Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Neskatoties uz dzimšanas datumiem, Emīl, mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi, mums ir vienādas iespējas. Un tieši arī to mēs parādām mūsu filmā, kur galvenais ir šīs visas iespējas izmantot. Un tieši tāpēc sekojiet līdz jaunākajai informācijai Eiropas mājas mājaslapā un sociālajos tīklos un neaizmirst izmantot savas iespējas. Gaidām tevi 2024. gadā uz Eiropas parlamenta vēlēšanām! Izmanto savas iespējas un esi aktīvs Eiropas Savienības pilsonis.